Sveiki, skatītāji! Paldies par skatījumiem, laikiem, komentāriem. Saprotu, ka šāds formāts jums patīk. Šodien brauksim kopā ar mani iepirkties, kā arī pagājušo reizi startējam no Frankavilas Maritimas pašvaldības stāvvietas un dosimies uz veikalu. Paldies, ka būsiet braucienā kopā ar mani. Patīkamu skatīšanos un dosimies uz veikalu. Tātad, kā arī teicu, dodamies ceļā uz veikalu. Cik tālu līdz veikalam? Manā pilsētiņā arī ir mazais veikaliņš uz vietas, taču tajā ir ļoti maza izvēle, un man viņš nepārāk patīk. Ja nu gluži kaut kas pietrūkst, kaut kāda maize vai piens, tad jā, bet iepirkties uz nedēļu mēs dodamies uz supermarketu. MD veikals. Kā jau arī teicu, pilsētiņas galvenā iela, dodamies no pašvaldības lejā, ceļš tāds pats kā uz jūru. Tas, kas jau ir redzējis, varat paskatīties vēlreiz, vai arī turpināt skatīšanos no stacijas. Ceļš ir tāds pats kā uz jūru, līdz Aplim. Kā es arī teicu, Aplī taisni ir stacija. Pa labi bija ceļš uz jūru. Mēs Aplī brauksim pa kreisi, un tas ceļš ved uz veikalu. MD veikalu tīklus ir viens no nedaudzajiem veikaliem, kas Itālijā strādā katru dienu. No 8 rītā līdz 8 vakarā. Un arī svētdienās. Itālijās daudzi veikali svētdienās nestrādā, un daudziem veikaliem pa dienu ir pārtraukums. MD veikals strādā visu laiku bez pārtraukuma un katru dienu. Izņēmums, protams, ir Itālijas svētku svinamās dienas, kurās visiem ir brīvdiena. Jo arī veikala darbinieki ir cilvēki, un arī viņiem vajag brīvdienu. Protams, viņiem ir jāatpūšās. Itālijā daudz veikali ir dažādi tīkli. Man iepatikās MD tīkls, ne tīkls, MD veikals, tas, kas mums ir tuvāk. Man patīk tā izvēle un cenas. Agrāk braucām iepirkties uz blakus pilsētiņu. Tā gluži nav pilsētiņa, pilsēta Trebizače uz Eirospinu. Taču tur ir diezgan tālu jābrauc, un preces gluži nav tā, ka būtu baigi lētākas. Jā, izvēle varbūt ir lielāka, bet atsvarot to, ka ceļš ir uz pusi tālāks, nevienmēr mēs uz turieni braucam. Mēs pārsvarā braucam iepirkties uz tuvāko MD veikalu. Neatrodās mūsu pilsētiņā, atrodās blakus pilsētiņā, bet tas ir tuvu. Kā arī iepriekšējā reizi izbraucām uz pilsētiņas galvenās ielas, kura ved uz jūru. Mēs varam redzēt, priekšā jūra, viss kā iepriekšējā braucienā. Kreisā pusē benzīna tanks. Labajā pusē automātiska automazgātava, ja varēs redzēt. Tāda diezgan novecojusi. Degvielas cenas lejā, dīzels eiro 87, benzīns eiro 63. Tā kā Itālijā degvielas cenas ir nokritušas. Kā Latvijā, vai cenas ir pagājušas uz leju, vai tomēr ir augstas? Rakstiet komentāros. Atvainojos par video kvalitāti, filmēju ar telefonu, jūs jau zinat, un telefons mēdz pats noteikt, ko viņš grib filmēt. Citreiz viņš mēģina kaut ko piezūmēt, tāpēc video sanāk nedaudz izsmērāts, bet, diemžēl pagaidām ir tā, varbūt ar laiku būs cita kamera, bet pagaidām filmēju ar telefonu, un ir tā, kā ir. Ja kādam ir ieteikumi par kamerām, ko var izmantot,
viens pensionārs blogeris mazā budžetā, varat uzrakstīt komentāros. Būšu ļoti pateicīgs. Jo iepriekš esmu teicis, ka ar tehnoloģijām esmu uz jūsu. Neesmu IT cilvēks. Apgūstu visu jauno. Nesanāk pārāk viegli. Kaut kā sanāk. Arī ar video montēšanu diezgan grūti veicās. Cīnos, nepadodos. Un video montēju es arī telefonā. Izmantoju bezmaksas programmu un pagaidām ir tā. Kvalitāte varbūt nav pārāk spīdoša, bet es tikai mācos. Beidzot uzspīdēja saulīte. Kaut nedaudz, bet tomēr. Bija jau teicis, ka mums šis pavasaris ir ļoti lietains un apmācies. Saulīte mūs galīgi nelutina. Lai gan šeit būtu jābūt 300 saulainām dienām gadā, taču šogad tā nebūs. Saulaino dienu krietni mazāk. Es ceru, ka vismaz vasara būs silta un saulaina. Redzam kustības izmaiņas. Luksafors jau ir noņemts. Vairs nav jāstāv, varam braukt un pilnvērtīgi izmantot braukšanai apli. Kādreiz šeit būs bānis, kaut kad tuvākajā laikā. Kāds viņš būs, es jau teicu, nezinu. Skatīsimies, kādu viņu šeit izveidos. Visticamāk varēs ātrāk nokļūt uz blakus pilsētiņas lielo veikalu. Kāds būs brauciens, noteikti uzfilmēšu un jums parādīšu. Bet izskatās, ka vēl kāds krietnis brīdis būs jāpagaida. Darbi notiek ilgi un darbi notiek diezgan lēni. Uzrakstiet komentāros, kāds jums pašreiz Latvijā laiks. Vai ir jau sācies pavasaris, vai vēl nav? Mums pavasaris vēl nav sācies. Naktīs temperatūra un arī dažu dienu pa dienu ir zemāka nekā bija ziemā. Kā principā mums laikam vēl ziema nav beigusies. Jā, es saprotu, pēc Latvijas mēroga jūs pateiksiet, kas tev tā pa ziemu, sniega nav. Jā, sniega nav, bet mums ziema šeit ir tāda, lietaina un zaļa. Šobrīd ir 13 grādi. Tā, principā, šīs dienas bija ap 10 grādiem tikai. Šodien beidzot nelīst un ir nedaudz siltāks. Bet tādu baigo siltumu vairāk par 15 grādiem arī tuvāko nedēļu nesola. Ir pat arī zem 15 grādiem. Un pa nakti kaut kādi 7, 5, apmēram tā. Tā kā tie, kas domā šeit braukt, pavadīt ziemu, vajadzētu apsvērt to, ka šeit nav mīnusi, nav augstums, bet šeit ir ļoti liels mitrums. Un ja jūs kaut kur īrējat kādus apartamentus, tad jāskatās, lai apartamentos būtu apkure. Bieži vien apartamenti ir ar kondicionieri, bet, ja telpa ir mitra, kondicionieris ļoti vāji viņu sausina. Ja telpā ir centrāla apkura, protams, ir super un ideāli. Lielākais bieds Itālijas dienvidos ir nevis augstums, bet mitrums. Grādi, principā, es biju jau teicis, ka nekurinota māju ir kaut kādi 14, 13, 12 grādi, taču mitrums mēdz sasniegt iekšā 70%. Un ja grādi, tur tā baigi neizjūtās, tad lielais mitrums ir ļoti jūtams un gribās 3 zeķes vilkt un 2 jakas. Un bez mazai staigāt ar vilnas cepuri iekšā galvā. Bieži vien ir tā, ka pat nevajag baigi kurināt, izveidini telpas, mitrumu izkliedē un jau ir daudz mājīgāk. Tā kā šeit klimats ir nedaudz savādāks. Bieds ir nevis augstums, bet mitrums. Un jo tuvāk jūrai, jo lielāks mitrums.
man līdz jūrai ir 10 km un dzīvojas kalnā, bet mitrums tāpat tās ir liels. Sevišķi tad, kad līst lietus, māja ļoti piesūcās. Veca māja nav siltināta un, protams, materiāli arī nav nekādi progresīvie. Iespējams būs iespēja, mēģināšu viņu siltināt, likt saules paneļus, bet tas ir tālu nākotnes plāni, jo tie ir lieli izdevumi. Un es jau minēju, ka man tā pensija ir diezgan maza un nezinu, vai sanāks sakrāt. Bet dzīvē ir daudz iespēju. Vienkārši jātur acis vaļā un nevajag palaist garām savu iespēju. Tā, nu priekšā ir stacija, tāpat kā iepriekš braucām. Un tur ir aplis. Lai aizbraukt uz jūru, aplī jābrauc pirmajai izbrauktuvai. Otra izbrauktuvai ir stacija, Vīlapjana. Šī apdzīvotā vieta jau ir Vīlapjana. Vienā no iepriekšējiem video nedaudz pa Vīlapjanu jau bija pastaigājis, jūs jau nedaudz viņu redzējāt. Vīlapjana ir lielāka nekā Franka Vila Maritima. Pilsētiņa pie jūras, kur ir stacija, daudz veikalu. Tā, un šeit mēs braucam pa kreisi. Un šis ceļš ved uz veikalu. Lai arī šeit nav ziemas, sauss un sniega, tāpat mēs redzam, ka ziemas periodā, ka līst lietus, asfalts arī pazūd. Tā kā nav gluži, ka Latvijā uzskata, ka asfalta lielākais pieci ir sāls. Nē, laikam izskatās, ka asfalta lielākais pieci ir ūdens. Ūdens viņu izskalo, atrod plaisas un sabojā ceļa segumu. Bet es neesmu būvinženieris, tie ir tikai mani minējumi. Jo šeit sniega nav un sals nav, bet pēc lietiem tāpat tās asfalts sabojājās. Tāpēc es domāju, ka varētu būt pie vainas ūdens. Nu, cik mēs ilgi braucam līdz veikalam? 12 minūtes. Pārbraucam pāri tiltiņam un veikals jau būs klāt. Un kā gribēja Audi braukt manā joslā, te bieži vien ir tā, kad gribās braukt pretējā joslā, jo uzskata, ka mašīna tik ļoti ir plata, ka sava josla nepietiek. Braucot Itālijā, jābrauc ļoti uzmanīgi. Tā, nu šeit ir veikals, kā es arī teicu MD. Šeit mēs iepērkamies. Iepirksimies. Veikalu es nerādīšu. Nepatīk pārdevējiem, ka filmē veikalā. Taču pirkums es mums parādīšu. Šodienas iepirkumi 106 eiro. Izpakošanu es nerādīšu. Jums tas baigi aktuāli nebija. Tā kā tā. Šodienas brauciens uz veikalu. Paldies, ka bijāt kopā ar mani iepirkumos. Lai jums jauka diena. Tā.